9 noderīgi Google rīki digitālajam mārketingam. Noteikti vairumam no mums vislabāk zināmais Google rīks ir meklētāja programma. Vēl vairāk tā ir pārliecinoši visbiežāk izmantotā meklētāja programma Latvijā. Tomēr Google piedāvātās iespējas ir daudz plašākas par palīdzību informācijas meklēšanā. Tā var kļūt par noderīgu sabiedroto uzņēmējdarbībā. Daudzi mājaslapu īpašnieki jau zina, cik svarīgi ir veikt kvalitatīvu SEO optimizāciju un nonākt Google meklēšanas rezultātu augšgalā, lai palīdzētu potenciāliem klientiem sevi atrast. Papildus tam uzņēmējiem ir pieejama virkne noderīgu Google rīku, kas palīdz efektīvi sasniegt klientus, kā arī analizēt digitālā mārketinga rezultātus un sekot līdzi aktualitātēm. Šajā rakstā iepazīsimies ar 9 Google digitālā mārketinga rīkiem. Google Analytics. Google Analytics ir bezmaksas rīks mājaslapas veiktspējas detalizētai analīzei. Tas piedāvā datus par mājaslapas apmeklētāju demografiskiem rādītājiem, atrašanās vietu, izmantotajām ierīcēm, apmeklētajām mājaslapas sadaļām un avotiem, no kuriem apmeklētāji nonāk tavā lapā. Šis Google rīks palīdz gan izprast, cik pareizi ir izveidota tava mājaslapa un veiksmīgi izvēlēt atslēgvārdi, gan noteikt reklāmas kampaņa efektivitāti. E-veikala īpašnieki var izmantot Google Analytics piedāvātos datus, lai veicinātu pārdošanu. Šīs analītikas rīks piedāvā plašu datu klāstu, tādēļ no sākuma var būt sarežģīti orientēties. Tomēr ir vērts izpētīt tā piedāvāto informāciju un saprast, kuri dati ir svarīgi tieši tev, lai padarītu tavu mājaslapu par spēcīgu digitālu mārketinga instrumentu. Būtībā Google Analytics ir ieteicams izmantot ikvienam, kuram ir mājaslapa. Google Search Console. Google Search Console, iepriekš zināms kā Google Webmaster Tools, palīdz optimizēt mājaslapas redzamību Google meklēšanas rezultātos. Zinām, ka meklētāja programma optimizācijā būtiski ir izvēlēties un izmantot efektīvus atslēgvārdus. Tomēr tas ir tikai viens no aspektiem, lai tava vietne būtu redzama meklēšanas rezultātos. Svarīga ir arī mājaslapas veiktspēja, tehniskie uzstādījumi, kā arī tai ir jābūt pieejamai ar apakšprogrammām, ko Google un citas meklētāja programmas izmanto, lai apstrādātu mājaslapas saturu un tās indeksētu. Izmantojot Google Search Console apkopotos datus, tu arī novērst problēmas, kas traucē tavai mājaslapai ierindoties meklēšanas rezultātos, kā arī uzlabot tās redzamību. Šis Google rīks ļauj arī noskaidrot, kuri meklēšanas vaicājumi ir atveduši lietotāju uz tavu lapu. Tāpat tu vari redzēt, kuras no vietnes lapām ir iekļautas Google rezultātos un pieprasīt iekļaušanu tām lapām, kuras vēl nav indeksētas. Šī funkcija ir īpaši noderīga jaunām vietnēm, kā arī publicējot svaigu saturu, piemēram, jaunāko blogu rakstu, tā nodrošinot, ka lietotāji to drīzāk var atrast arī caur Google meklētāju. Tu vari pieprasīt indeksēšanu arī lapām, kuras jau ir iekļautas Google rādītājā. Tas noder, ja tu lapā atjauno informāciju, piemēram, kontaktinformāciju vai darba laiku. Google Search Central. Arī Google Search Central ir radīts, lai palīdzētu optimizēt vietnes redzamību meklēšanas rezultātos. Tajā ir atrodami gan personalizēti ieteikumi SEO stratēģiju uzlabošanai, gan bloga raksti par jaunumiem un labākajām SEO praksēm, gan arī gadījumu izpētes raksti par meklētāju programmu optimizāciju. Būtībā Google Search Central ir vieta, kur atrast noderīgu informāciju un padomus par efektīvu vietnes optimizāciju, lai tā būtu redzama iespējami augstāk meklēšanas rezultātos. Google Ads. Google Ads, iepriekš pazīstams kā Google AdWords, ir rīks maksas par klikšķa reklāmu izvietošanai. Iespējams, daudziem vislabāk pazīstamās Google Ads reklāmas ir meklēšanas reklāmas, kas ir redzamas pirms organiskajiem meklēšanas rezultātiem vai pa labi no tiem. Šīs reklāmas parādās, kad lietotājs meklētājā ievada reklāmdevēja izvēlētos atslēgvārdus. Maksa par reklāmu ir atkarīga no tā, cik liela konkurence ir uz attiecīgu atslēgvārdu, taču jāmaksā tikai tad, kad lietotājs uzklikšķina uz reklāmas. Līdztekus meklēšanas reklāmām Google Ads piedāvā iespēju reklāmas izvietot arī reklāmu tīklā un YouTube. Reklāmu tīkla reklāmas izskatās kā baneri, kas tiek izvietotas dažādās tīmekļa vietnēs, kuru īpašnieki ir atļaujuši savās vietnēs izvietot reklāmas. Kopumā Google Ads ir spēcīgs digitālā mārketinga rīks, kas ļauj tīmeklī izvietot reklāmas, tām atlasot detalizētu mērķa auditoriju. Ar šīm reklāmām var efektīvi palielināt mājaslapas apmeklējumu, pārdošanu e-veikalā un nodrošināt rentablus reklāmu guvumus. Google AdSense. Noskaidrojām, ka reklāmdevēji var izmantot Google Ads, lai izvietotu reklāmas dažādās vietās tīmeklī, tostarp kā banerus tīmekļa vietnēs vai video reklāmas, kas pievienotas citu lietotāju radītam YouTube saturam. Te rodas loģisks jautājums, kā tīmekļa vietņu īpašnieki un YouTube video autori panāk, ka pie viņu radītā satura tiek rādīts reklāmas. Tam noder Google AdSense. Izveidojot kontu šajā Google rīkā un izpildot prasītās darbības, tu dod Google atļauju izvietot reklāmas tavā mājaslapā vai YouTube kanālā, par ko vēlāk saņemsi samaksu.
Faktiski, ja tu raksti blogu, tev ir izveidota tīmekļa vietne vai tu regulāri radi video un tavam saturam ir pietiekami daudz skatījumu, tad Google AdSense var to nodrošināt pasīvos ienākumus. Izvietotās reklāmas tiek pielāgotas tavu radītā satura tematam. Piemēram, ja raksti blogu par ceļojumiem, visticamāk lietotāji tavā vietnē redzēs reklāmas, kas saistīts ar ceļošanu. Google Keyword Planner. Efektīvai mājaslapas satura optimizēšanai vai meklēšanas reklāmu kampaņu izstrādē ir svarīgi izvēlēties labākos atslēgvārdus. Google Keyword Planner ļauj atrast tavam uzņēmumam un nozarei atbilstošākos atslēgvārdus un frāzes, kā arī piedāvā datus par to meklēšanas biežumu, konkurences līmeni un cenu, ja tos izmantot Google reklāmas kampaņām. Lai varētu izmantot Google Keyword Planner, ir jāizveido Google Ads konts, bet nav obligāti jāpublicē reklāmas. Google Trends. Ar Google Trends ir iespējams iegūt datus par to, kā dažādu meklēšanas vaicājumu popularitāte ir mainījusies laika gaitā un dažādos pasaules reģionos. Ir iespējams salīdzināt popularitāti vairākiem meklēšanas vaicājumiem, kā arī apskatīt ar konkrēto meklēšanas vaicājumu saistītās tēmas un atslēgvārdu ieteikumus. Līdzīgi kā Google Keyword Planner, arī šo Google rīku var izmantot atslēgvārdu un aktuālu tēmu izpētēji. Prasmīgi izmantojot Google Trends piedāvāto informāciju, tu varēsi radīt tavai auditorijai šobrīd interesējušu saturu, tādējādi sasniedzot vairāk potenciālo klientu. Google Alerts. Ikvienam uzņēmumam ir svarīgi ne tikai pašam aktīvi radīt saturu tiešsaistē, bet arī sekot līdzi, kādu informāciju publicē citi. Tam lieti nodara Google Alerts. Šis Google rīks ļauj pāraudzīt internetu un saņemt paziņojumu katru reizi, kad kaut kur tīmeklī tiek pieminēts tavu uzņēmumu nosaukums vai kāds cits izvēlēts atslēgvārds vai frāze. Ar tā palīdzību var uzraudzīt uzņēmumu reputāciju un būt lietas kursā gan par pozitīviem, gan negatīviem publikācijām un ātri uz tām reaģēt. Tāpat Google Alerts var izmantot, lai sekot līdzi aktualitātēm tavā nozarē un uzmanītu konkurentu aktivitātes tīmeklī. Google biznesa profils. Google biznesa profils, iepriekš zināms kā Google My Business, veicina uzņēmumu vietēju atpazīstamību. Tas ir noderīga Google rīks tiem uzņēmumiem, kuriem ir noteikta lokācija, piemēram, veikaliem, ēdināšanas iestādēm, skaistumkopšanas saloniem, autoservisiem un citiem līdzīgiem uzņēmumiem. Šis rīks nodrošina, ka tavs uzņēmums attēlojas Google kartē, kā arī lietotājam ievadot noteikts atslēgvārdus ir redzams pirms organiskās meklēšanas rezultātiem. Kā tas izskatās dzīvē? Iedomājies, ka tu ieradies citā pilsētā, piemēram, Liepājā, un vēlies garšīgi paēst. Tu ieraksti Google meklētājā restorāni Liepājā, un tev parādās Google karte un zem tās saraksts ar dažādiem restorāniem Liepājā. Uzklikšķinot uz kādu no saraksta elementiem, tev atveras uznirstošais loks ar šī restorāna kontaktinformāciju, darba laiku, attēliem ar restorāna telpām un ēdieniem. Turpat var iepazīties ar restorāna ēdienkarti un palasīt citu apmeklētāju atsauksmes. Tur lietotāji var arī uzdot interesējušus jautājumus un saņemt atbildes gan no citiem lietotājiem, gan paša uzņēmuma pārstāvjiem. Google biznesa profils var būtiski palielināt klientu plūsmu, turklāt tā izveide ir bez maksas. Faktiski labi noformēts Google biznesa profils var kalpot kā bezmaksas reklāma tavam uzņēmumam. Vienīgās izmaksas ir laiks, kas jāvelta regulārai informācijas aktualizēšanai, kā arī klientu atsauksmi un jautājumu monitorēšanai un atbildēšanai uz tiem. Nobeigums. Redzam, ka Google piedāvā daudzus noderīgus rīkus, kas ikvienam var palīdzēt gūt labākus mārketinga rezultātus. Turklāt Google piedāvātās iespējas neaprobežojas ar šiem 9 rīkiem vien. Ir pieejami arī citi rīki, kuri ir izmantojami gan mārketingam, gan darba organizēšanai, gan komunikācijai dažādos formātos. Ar tiem iepazīsimies kādā citā rakstā, bet pagaidām iesaku izpētīt tuvāk šos 9 Google rīkus, lai saprastu, kā tos visefektīvāk izmantot tieši tava zīmola vajadzībām.